Kā plānot savu laiku, lai spētu vadīt vairāk nekā 20 cilvēku komandu, pavadīt laiku ar ģimeni, veltīt arī laiku saviem hobijiem? Es iepriekš biju stāstījis par savu laika plānošanas metodi, kur es pa blokiem ielieku, kad un ko es darīšu. Taču tagad ir uzlabojums. Es palieku nedaudz vecāks arī, un tāpēc sāku saprast, kurā dienas daļā man ir visvairāk enerģijas. Un es sapratu, ka reāli no 7 rītā līdz plus mīnus kodiem 6, 7 vakarā man ir visproduktīvākais darba laiks. Kā es to izmantoju? Es tajā periodā, cik vien varu, cenšos nelikt neko, kas būtu saistīts ar manu ikdienu, vai hobijiem, vai ģimeni. Atkal visu laiku, kas ir pirms un pēc tā, es bez sirdsapziņas pārmetumiem tur ieplānoju arī kādu laiku ar ģimeni, arī veltu laiku saviem hobijiem, vai arī vienkārši kaut kādu brīvāku dienas daļu paņem. Un tad kā tas galā izstās? Man joprojām ir laika bloki, kurus ielieku, kad un ko es darīšu, un, protams, arī brīvie bloki starp tiem. Un es zinu, ka tas būs no 7 līdz 7. Pārsvarā darbs, un pirms vai pēc būs brīvais laiks. Un mazais bonus padoms. Centies tikšanās kārtot pēc iespējas sākot no vēlākā laika, lai dienas pirmā pusē, kad tev ir visvairāk fokus un visvairāk enerģijas, tu varētu veltīt lietām, kur tev ir riktīgi vajadzīgs fokusēties, domāt un kaut ko arī varbūt jaunu radīt. Es ceru, ka tev šis noderēja, jo es to izstāstīju vienam no saviem aģentiem, un viņš jau pēc nedēļas teica, ka Ritvar, šī ir labākā plānošanas metode, kādu esmu jebkad dzirdējis. Tāpēc piesako profilam, nospied laiku un padalies šo savam draugam, kurš nemā plānot savu laiku.